Labdien, godātie mēdīju pārstāvi! Veselības ministrija Latvijas prezidentūras ietvaros sadarbībā ar Eiropas iniciatīvu Fit for Walk, jeb latviski tulkojot piemērots darbam, un Rīgas Stradiņu universitāte rīko konferenci Veselības aprūpes risinājumu iedzīvotāju darbaspēju uzlabošanai ar mērķi izvirzīt hronisku slimību ierobežošanu par Eiropas Savienības prioritāti. Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014–2020 vadmotīvs ir valsts ekonomiskā izaugsme, kur svarīga loma ierādīta veselam un darbspējīgam cilvēkam, un veselības nozarei uzdots galvenais uzdevums mazināt priekšlaicīgu mirstību un palielināt veselīgo dzīves gadu rādītāju līdz vidējiem rādītājiem Eiropā. Pēc 2012. gadā Eurostat datiem vidējais veselīgo dzīves gadu vecums Eiropā sievietēm ir 62 gadi, bet vīriešiem 61. Savukārt Latvijā veselīgie dzīves gadi sievietēm ir 59 šobrīd, bet vīriešiem tikai 55 gadi. Fakti nav iepriecinoši. Lai arī valstī ir mazinājies strādājošo skaits, invaliditātes līmenis un saslimstība šajā pašā laikā pieauga. Zināms, ka sabiedrības veselības rādītāji pasaulē korelē ar valsts ienākumu līmeni. Pēc krīzes radītās sekas joprojām izjūtam Latvijā asi, jo tās krīzes laikā samazinātais finansējums veselības aprūpē radīs pakalpojumu pieejamības problēmas, gan ārstu un medmārstu nepietiekamību atsevišķās jomās, gan pacientu gaidīšanu rindās. Fit for Walk Eiropas pārstāvju konferences ietvaros domāju apstiprinās dokumentu, kas aicinās Latvijas prezidentūru un Eiropas Savienības dalību valstu valdības noteikt muskuļu un skeleta sistēmas slimības par prioritārām, jo šīs slimības ir galvenais iemesls darba kavējumiem slimības dēļ Eiropā. Tās veido pusi no visiem darba kavējumiem un rada 60% no ilgstošas darba nespējas. Turklāt tās izmaksā līdz pat 2% no Eiropas Savienības valsts iekšzemes koprodukta, jeb aptuveni 240 miljardus eiro katru gadu. Aptuveni 100 miljoniem Eiropas iedzīvotāju ir muskuļu un skeleta sistēmas sāpes. Darba spēka novecošanās palielina hronisko slimību pacientu skaitu, un tas apdraud strādājošo darba spēju, produktivitāti, sociālo iekļaušanos un dalību darba tirgu. Šis dokuments aicinās, ko mēs apstiprināsim konferencē, izvirzīt par prioritāti muskuļu un skeleta slimības, par prioritāti sabiedrības veselības jomā. Tas pirmais. Nacionālā līmenī attīstīt un ieviest hronisko slimību, tostarp muskuļu un skeleta sistēmu slimību ierobežošanas plānus, lai maksimāli palielinātu iespējas cilvēkiem darbspējīgā vecumā palikt vai atgriezties darbā, tas otrais. Un noteikt profilaksi, diagnozi, ārstēšanu un aprūpi, kā arī atgriešanos darbā kā hronisko slimību pārvaldības prioritāti. Tas trešais. Uzskatu, ka šis aicinājums ir izpildāms, ievērojot principu veselība visās politikās. Ar to es saprotu politisku tālredzīgu lēmumu pieņemšanu visos līmeņos, nolūkā novērst cēloņus, kas negatīvi ietekmē veselību. Ar to es arī saprotu, ka ikvienam cilvēkam ir nodrošināta iespēja pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un atbilstoši savam veselības stāvoklim turpināt strādāt. Paldies! Hi everybody, my name is Stephen Bevan. I'm a director at the Work Foundation, which is part of Lancaster University in the UK. The Fit for Work initiative started in 2007, so we've been looking at this issue for several years. We've now conducted studies looking at the impact of musculoskeletal conditions on labour market participation and productivity in over 30 countries around the world. So most EU member states, but also
Canada, Brazil, Australia, New Zealand, Korea, Japan, and Russia. And the message is very similar, that musculoskeletal conditions are the cause of the second biggest cause of disability across the world, according to the Global Burden of Disease studies. And this is very significant. And yet, from a health policy point of view, they're given almost no priority as a non-communicable disease. And that is worrying to us because it means that they get almost no political priority. In the UK, we lost 31 million working days to musculoskeletal conditions last year, which is a really high proportion of our productive capacity. And of course, across the OECD, most countries have a problem of labour productivity. The economic crisis is only slowly improving, partly because labour productivity is so poor. And so our argument is that if the proportion of the workforce who have a chronic ill health problem is likely to grow, and that includes, of course, musculoskeletal conditions, but also mental illness, then we need to do something now to make sure that we're intervening earlier and that healthcare systems and social welfare systems and employers, together with those people living with the conditions, who also have a really important part to play in supporting return to work, need to coordinate their efforts. And one of the areas that we've been focusing on is trying to provide more economic and clinical evidence of the benefits of earlier intervention. There are some people with chronic musculoskeletal conditions who do not get diagnosed for up to 10 years for some of the more complex conditions. That's far too long. And we know that even for conditions such as chronic low back pain, which is by far the biggest and most serious musculoskeletal condition amongst working age people, that earlier intervention makes a big difference to their ability not just to stay in work, but to continue earning income, paying their tax, and living fulfilling lives. And so we are very determined to make sure that the evidence that supports cross-governmental action to prioritise work as a clinical outcome for people with chronic musculoskeletal conditions is given a high priority. And that's something which has been a big theme of our events so far here in Riga. So we're very grateful to the government here in Latvia in its role as holding the presidency of the European Council. We're very pleased that the Ministry of Health has felt able to endorse our event that we're having today, because I know that the government shares our view that interventions that support people to remain productive at work are good from an economic point of view as well as from a social point of view. And that's something that across all the countries who are represented at our event today, and there are many, including colleagues from Canada and from the United States, but from across Europe as well, there is a determination to make sure that people of working age who develop chronic conditions, particularly as the workforce ages and has to retire later, has to be a big political priority. And we can only do this through cross-governmental action. And so that's our key message today. Labdien! Nu, kroniskās slimības Latvijā, tāpat kā citās valstīs, būtībā ir prioritāte. Un mēs ļoti labi zinām to, ka ir prognozes, ka līdz 2030. gadam aptuveni 40% strādājošo būs kādas kroniskas slimības vai kāda veselības traucējuma, ar ko viņiem nāksies saskarties. Otrs, mēs zinām to, ka pensijas vecums tiks palielināts. Tas nozīmē, ka visiem mums vajadzēs daudz ilgāk strādāt, un tātad mums ir saulēcīgi jābūt gataviem tam, ka mums arī strādājot jābūt veseliem. Un šis projekts Fit for Work vai piemērots darbam, tā ir tātad iniciatīva, kas globāli noris vismaz 27 pasaules valstīs. Tas nozīmē, ka jā, visas attīstītās valstis ir šai iniciatīvai pievienojušās, tad acīm redzot mums arī būtu daudz ko mācīties no šīs starptautiskās iniciatīvas, un arī mēs Latvijā šo projektu uzsākām jau 2012. gadā. Un šo 3 gadu laikā mēs esam, mums ir atsevišķi sasniegumi, mums praktiski projekts virzās 2 virzienos.
Tas ir reimatoloģija vai autoimūnās saslimšanas, tas ir slimības, kuras būtībā šie cēloņi šīm slimībām nav zināmi, un šīs slimības skar gan jaunus cilvēkus, arī bērnus, jauniešus, un šīs slimības rodas agrīnā vecumā. Līdz ar to šajā slimību grupā mums ļoti svarīgi ir panākt to Latvijā, lai pacientiem pēc iespējas ātrāk ir iespējama diagnostika, lai pacients daudz ātrāk nonāk līdz diagnozei, un lai pacientam ir saulēcīgas ārstēšanās iespējas. Otra darba grupa mums ir arodslimības, un šajā jomā ir arī Latvijā plāns. Kā jūs zināt, ir arī darba devējiem noteikti pienākumi par to, kā uzlabot darba vietas, sekot darba vietu iekārtojumam, darba vietu apstākļiem, lai cilvēkiem strādājošiem neradītu slimības, kas ir saistītas tieši ar darbu, ar darba vietu. Un Latvija, protams, arī pievienojas šim kopējam globālajam aicinājumam noteikt kroniskās slimības par prioritāti un tātad arī veikt tos risinājumus, kas nepieciešami veselības sistēmā, vienlaicīgi sadarbojoties ar labklājības sistēmu un, protams, gūstot arī atbalstu no izglītības sistēmas, no finanšu ministrijas un orientējot mūsu sapratni par to, ka ieguldījumi veselības aprūpes sistēmā tā ir investīcija. Jo, ja mēs gribam radīt savā valstī veselus cilvēkus, ja mēs gribam dzīvot ilgāk, tad būtībā ieguldījumi veselības aprūpē mums ir jāskata kā investīcija. Paldies, Daigai Bekmanai, un tagad es došu vārdu Paulam Bārtam, Starptautiskā veselības un kvalitātes vadības institūta izpildirektoram. As said, I'm Paul Baert, Managing Director of the Dutch Center for Work Health. In my name here is I'm also Director of the International Institute for Health Management and Quality. And let's point out in my short speech to you, not only the importance of the cooperation of all the ministries and all the people making policies in the nation, but there is a lot of efforts done with and done for employers. People work in organizations, and those organizations should be promoting health. Even if people working with chronic conditions, good work is even better than no work. And in our coalition, employers and employers' organizations as employee organizations are an integral part of the strategy of the Fit for Work Coalition in the Netherlands to be of impact for employees with chronic conditions. The universities provide us with new strategies and data, with research on the effectiveness of our approaches. And what we try to do is to learn from others and teach to others what we are doing and how productive and effective our approaches are. The Fit for Work Coalition internationally is giving us support, ideas and energy to do this complex work in the Netherlands as well. And one of the things I like to proclaim in this interview is that individual nations, nationwide programs like Fit for Work makes a difference. And it's a difference with a high impact. The impact is for the individual employees, people with chronic conditions who are able to work and can work, are less consuming healthcare, feeling happier, provide their own income, and are not a burden but an asset for a nation. I think that's enough for now, I think. Paldies Paulam Bārtam, un es dodu tagad vārdu Linai Mūrai no Kanādas. Viņa pārstāv ārtīgi programmas un pakalpojumu vietīgi. Tās ir lūdzu. Thank you.
In Canada, as you've heard from most of Europe, musculoskeletal diseases are among the top reasons for people to be disabled and usually out of work. I work for the Arthritis Society, so many of my comments will come from that context, and often arthritis is the most severe forms of a musculoskeletal condition. About 25% of people with musculoskeletal conditions have a form of arthritis, and the majority of them are women. So my comments talk about a number of different issues. I think one thing that I always like to start with is we're really celebrating a change, because in Canada and in many other areas across the world, the treatments for arthritis have only really been as effective in the last 15 to 20 years. So the whole issue of trying to identify how we can support people more effectively to remain and to engage in work is a relatively new conversation. So we shouldn't be frustrated that we're not as advanced as we are, because it's new. Most people with arthritis and many with musculoskeletal diseases are in the prime working years. So for them to be underemployed or to lose work means that their economic well-being for themselves, for their family, and their contributions to society are dramatically affected. So it is very important that we find a way to work together. In Canada, we have a very complex governmental and healthcare system. So the way that we have chosen through Fit for Work to start to address the issues of work is to really work with the individuals, the employees, the people who live with a musculoskeletal disease. So we've put a lot of energy into finding ways to support them in simple ways to protect their joints, to be able to work effectively while they have damaged joints, but also to really help them to find their voice and to give them consistent messaging and information that they can use as taxpayers and voters to try and help the elected politicians to understand why it is important to have the right policies and procedures in place. The engagement we've had with Fit for Work over the last 4 years has been really useful. We have identified that although our countries may be very different, we all want the same thing. We want people to have good work. Good work is good health. And we're finding that we can learn so much from others who have done work in this area for far longer than we have, and then take it back to Canada and adapt it so that it's culturally and politically appropriate. So it is really through this work, which is really a knowledge translation initiative, been able to help us to move forward, to help the 4.6 million Canadians with arthritis to remain productively engaged in work. Thank you. Paldies runātājiem, un tagad jums ir iespēja uzdot kādu jautājumu. Žurnālists Anna Bērziņa-Leksniene. Jūs runājat par ietekmi uz ekonomiku no Eiropas līmenī. Jūs varat pastāstīt par Latviju, vai ir aprēķināts, kā šie darba nespējas lapu, kā viņas ietekmē? Jūs to jautājumu uzdeviet kam? Laikam Bekonas kundzei, man liekas, jūs varēsiet labāk atbildēt. Tad mēs esam projekta ietvaros veikuši tā saucamo slimības izmaksu analīzi, un tieši esam aprēķinājuši muskuļu un skeleta sistēmas izmaksas sabiedrībai. Tātad mēs rēķinājām gan izmaksas veselības aprūpes sistēmai, pacientam, darba devējam un sociālās apdrošināšanas sistēmai. Un te mums parādās tāda proporcija, ka tiešās veselības aprūpes izmaksas sastāv tikai 20%. Būtībā tad 20% ir tiešās veselības aprūpes izmaksas šai slimību grupā, tad tie ir apmaksātie pakalpojumi, ārsts, stacionēšanās zāles. Bet 80% būtībā tātad sadalās izdevumu citām sabiedrības grupām. Ļoti liela daļa ir pacientiem, 34% šajā slimības grupā, diemžēl, ir jāsadz slimniekiem pašiem. Šeit ir tātad izmaksas līdzmaksājumu veselības aprūpes pakalpojumiem. Šeit ir arī saulaicīga diagnostika, jo tātad mums ir rindas, pacientiem ir jāgaida rindās, lai nokļūtu līdz pareizai diagnozei. Daudz izvēlās par savu naudu apmaksāt šo diagnostiku. Arī liela izdevumu grupa ir rehabilitācija, jo mūsu valstī patiešām liela problēma ir arī šie rehabilitācijas pakalpojumi, fizioterapija, kas pacientiem ir nepieciešama.
Un šeit mēs ieskaitījām iekšā arī pacientu zaudētos ienākumus. Tātad, ja pacientam vidējās darba algas vietā ir jāsaņem invaliditātes pabalsts, jo šajā pacientu grupā, šajā slimībā, diemžēl ļoti liela vieta, ir daudz invalīdu tieši darbspējīgā vecumā, un paņemot to daļu, kā teiksim, šī te starpība būtībā, tātad arī, tas ir izmaksas, tātad, šīs te zaudētās izmaksas pacientam, ja viņam tātad vidējās darba algas vietā ir jāsaņem invaliditātes pabalsts. Tāpat arī liela daļa guļas uz darba devēju, kaut kur 30% izmaksas ir darba devēja izmaksas, jo šeit ir jārēķina tas, ka pirmkārt pacienti ar sāpēm ir pētījumi, ka, teiksim, pacienti ar sāpēm, kuri šajā slimību grupā ir pietiekami daudz, būtībā viņu produktivitāte stipri samazinās, un tur attiecīgi nostrādātais stundu skaits nedēļā ir mazāks, reālais nekā pilnvērtīgi cilvēkam bez slimības. Plus arī tātad darba devējs maksā šīs te pirmās 10 dienas no darba nespējas lapu izmaksām. Un arī sociālās apdrošināšanas sistēmā ir izmaksas, kaut kur mēs rēķinājām 16%, kaut gan noteikti pie datiem varbūt, ka mēs arī šī proporcija būtu lielāka, jo šeit ir jāņem vērā tas, ka arī sociālās apdrošināšanas sistēma tātad pēc 10. dienas maksā darba nespējas lapas pacientiem, kas slimo, un šajā slimību grupā ir liels slimojošo pacientu skaits, un kā arī invaliditātes pabalsti. Un kopējais tātad gadā mēs aprēķinājām, ka viena šī slimību grupa būtībā sabiedrībā izmaksā kaut kur ap 140 miljoniem eiro. Tā ir tikai viena slimību grupa, ja? Paldies, vai vēl kādi jautājumi? Varbūt vēl domājot par tādiem nākamajiem soļiem, kas tad Latvijai jādara, jūs Blaivis kungs, kā bišķiņi ieskatījātās, ir tad, ka konkrēti soļi, kas pēc iespējas tuvākajā laikā, kā tiks darīt, ko es varu klausīt, tas ir tāds ļoti konkrēti. Es varu ieskicēt to, kas, manuprāt, būtu jādara, bet es nevaru galvot par to, vai tas tiks darīts. Mums būs nepieciešams jūsu atbalsts, preses atbalsts. Un ir no sekojoša piemēra, būs skaidrs, ka Labklājības ministrija būtu jāsadarbojas ar Veselības ministriju. Piemēram, pacienti pēc insulta. Ja viņus nerehabilitē tūlīt, bet liek gaidīt rindā naudas trūkuma dēļ uz šo pakalpojumu, tad pēc kāda laika nav vērts vienkārši rehabilitēt. Šis cilvēks nevis atgriežas darba tirgu, bet kļūst par invalīdu. Šī trūkstošā nauda, viņa trūkst veselības nozarē, un mums šie ir papildus izdevumi. Savukārt Labklājības ministrijai katrs jauns invalīds, tas ir papildus budžets, jo ir jānodrošina līdz mūža beigām invaliditātes pensija, un būtu tikai loģiski, ka mēs sadarbotos savā starpā. Nolūkā rehabilitēt cilvēkus, nolūkā atgriezt cilvēkus darba tirgu. Un es ar milzīgu interesi uzzināju no kolēģiem, mūsu ārvalstu viesiem, ka citās valstīs, Anglijā, es uzdevu jautājumu, kā viņi sāka. Kā sāka sadarbības ar divām ministrijām? Un tā atbilde bija ļoti vienkārši. Mēs nodibinājām kopīgu aģentūru, kas saucās Darba atgriešanas aģentūra. Un tam ir milzīga jēga, un riteni nevajag izdomāt no jauna, labas idejas vajag zakt, un pēc iespējas ātrāk iemiesot mūsu sabiedrībā. Mēs stāvam milzīgas problēmas priekšā, to sauc par deinstitucionalizāciju. Labklājības ministrija ir projekts atbalstīts ar Eiropas līdzfinansējumu, kā no dažādiem pansionātiem cilvēki, kas spēj pārvietoties, tiks atgriezti sabiedrībā, vienkārši viņus laidīs ārā, viņi nonāks pašvaldībās, un ļoti daudziem šiem cilvēkiem ir psihiskās veselības traucējumi, un viņi šajos aprūpes centros tika uzraudzīti, viņiem iedeva kādu tabletīti, tagad viņi iznāks ārā, viņi būs uz pašvaldības pleciem, jo visur ir kāda pašvaldība, neviens par viņiem nerūpēsies, viņiem būs tabletes vietā pieejams alkohols, tas
tas atkal uzgulsies arī uz veselības aprūpes sistēmas pleciem. Mēs esam ļoti nobežījušies. Un tātad mūsu gadījumā varbūt vajadzētu sadarboties nevis 2 ministrijām, bet 3 ministrijām. Un mums ir jārīkojas, un tiešām šie risinājumi jāmeklē. Un faktiski šāda konference, viņa ir ļoti, ļoti svētīga tieši Latvijai. Mums ir jāmaina savu domāšanu. Katra ministrija tā nav atsevišķa Lēņu muiža. Visas ministrijas kopā ir domātas Latvijas cilvēkiem. Centrā ir cilvēks, darbaspējīgs cilvēks. Mums jāmaina sabiedrības attieksme pret šo. Mums ir uz krītoša iedzīvotāju skaita fona cilvēki ar psihiskās veselības un traucējumiem katru gadu palielinās uz krītoša iedzīvotāju skaita fona. Un mums invalīdu skaits katru gadu pieaug uz krītoša iedzīvotāju skaita fona. Mums hroniski slimo cilvēku skaits pieaug uz krītoša iedzīvotāju skaita fona. Un tas, ko teica viesis no Nīderlandes, viņš teica, ka ir jāiemāca ārstam, ģimenes ārstam, uzdot jautājumu. Pirmo jautājumu pacientam jābūt, kā tev iet par darbu? Pie mums ir ļoti viegli dabūt slimības lapu, pie mums ir ļoti viegli dabūt invaliditātes pabalstu, bet tas mērķis būtu cits – atgriezties darba tirgū, jo darbs ir tas, kas ārstē. Lūdzu, palīdziet mums!